Vakar turpinājumā jaunu sportām sāksim mēs ar tenisu. Sācies Wimbledonas čempionāts, pirmo kārtu ne bez veiksmes pārvarējis Aļonu Ostapenko. Mūsu pirmā raketa ar 6-3, 3-6 un 6-4 pārspēja anglieti Harrietu Dārtu, kuru pasaules rangā ieņem 151. vietu un dalībai turnīrā bija saņēmusi rīkotāju īpašo ielūgumu. Wimbledonas čempionāta pamatturnīrā kā laimīgā zaudētāja iekļuva mūsu otrā raketa Dairis Semiņistei. Ja uzvarētu, tad nākamajā kārtā pretiniekos būtu Ostapenko. Diemžēl tā nenotika. Semiņistei piekāpās horvātietei Antonijai Ružičai 3-6, 6-3 un 3-6. Šodien otrajā kārtā iekļuva arī amerikāniete Jessica Pegula. 4. pasaules rakete spēlē ar čehieti 92. rakete debitanti Darju Vidmanovu, zaudēja pirmos 4 geimus. Pegula atguvās un beigās svinēja uzvaru 7-5 un 6-3. Vieglā gāja šveicietei Belindai Benčičai. 66 minūšu ilgā cīņā 11. rakete ar 6-2 un 6-1 pārspēja Lielbritānijas tenisisti Miku Stojsevļeviču, kas turnīrā spēlēja arī īpašo ielūgumu. Vīriem pirmajā kārtā izkrita norvēģis Kaspers Rūts. 12. rakete trijos setos piekāpās Hubertam Hurkačam. Polis bija pārāks ar 6-4, 6-2 un 7-6. Pirmo spēli kopš French Open otrās kārtas aizvadījis Janiks Zinners. Pirmā rakete 3,5 stundu ilgā cīņā uzvarēja serbu Miomiru Kečmanoviču 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 un 6-3. Turpināsim ar futbolu. Virslīgā šodien 2 spēles. Jelgava ar 2-0 uzvarēja Grobiņu. Abi vārti Riharda Bečera reķinā. Par top 3 komandu Audas un Rīga FC tikšanos vairāk zina stāstīt Matīs Timofejovs. Iepriekšējā kārtā Rīga FC negaidīti zaudēja 2 punktus spēlējot 0-0 ar Daugavpili. Tabulā no līderes RFS Rīga atpalika par 3 punktiem. Lai nepalielinātu atstarpi, viņiem noteikti bija jāuzvar Auda, kas tabulā ir 3. Spēlu aktīvāk sāka Auda, bet pretuzbrukumā teicam nospēlēja Gambijas uzbrucējs Muhameds Badamosī un jau spēles ievadā Rīga FC vadībā ar 1-0. Audai bija lielāka bumbas kontrole, bet nesekmējās ar sitienu precizitāti. Tikmēr Rīga FC nopelnīja 11 metru sodu sitienu. To pārliecinoši realizēja Badamosīm. Viņam jau 15. precīzais sitiens sezonā. Līdzinieki priekšā jau ar 2-0. Pēc pauzes Auda centās, bet nespēja atgriezt intrigu. Rīga FC droši noturēja pārsvaru un uzvarēja ar 2-0. Es domāju, ka ar rezultātu mēs bijām šodien labāk. Bet spēles ziņā, es domāju, nebija tā mūsu labākā spēle, bet kaut kur Auda bija kaut kādu momentiņu vairāk, man liekas, viņam bija, bet jā, galvenais šodien bija rezultāts. Vakardien man dzimšanas diena, šodien trenerim dzimšanas diena, tāpēc uztaisījām pašu savu dāvanu. Tabulā Rīga ir panākusi līderi RFS, bet sāncenšiem ir spēle rezervē. Auda saglabā 3. vietu. Tas pašu mājās, bet pasaules kausā uzzināsim vēl 3 astoņdaļfināla dalībniekus. Spēlēs Brazīlija, Japāna, Vācija, Paragvaja un Nīderlande, Maroka. Kā pirmie nākamajā play-off kārtā iekļuva Kanāda. Finālā spēlēs pirmo reizi un pretiniekos būs Nīderlandes Marokas maču uzvarētājs. Viens no VF Rīga līderiem Kristaps Ķilps karjeru turpinās Polijā Toruņas vienībā, kas pērn čempionātu noslēdz 12. vietā. Savukārt VF rindās atgriezušies Mareks Mejers un Aigars Šķēle. Abi basketbolisti aizvadītajā sezonā spēlē Polijas līgā. Tas klubu rindās, bet mūsu valsts vienība gatavoties pasaules kausa kvalifikācijas turnīram pārbaudas spēlē piekāpās Gruzijai. No karstuma pielietās arēnas vairāk zina stāstīt Nārmunds Melders. Latvijas un Gruzijas spēle par spīti pārbaudas raksturam un karstajiem laikapstākļiem bija pulcējušas pietiekoši pilnas arēnas tribīnes. Pats spēles sākums bija pieklājīgs, tomēr pirmās ceturtdaļas beigās Gruzija sāk spēlēt agresīvāk un rezultāts auga viesu labā. Un pēc 10 minūtēm jau bija -12, jeb 17-29. Otrās ceturtdaļas sākums nebija veiksmīgāks, un Gruzijas izlase iekrāja jau 18 punktu pārsvaru. Lielākās problēmas latviešiem sagādāja viesu naturalizētais amerikānis Markus Rīts, kā arī viņu garie basketbolisti pie groziem. Tikai tad pamazām izdevās dienvidnieku ofensīvu mazināt. Puslaiks beidzās 39-47. Trešajā ceturtdaļā nekas būtiski nemainījās, un Latvijas basketbols turpināja meklēt veiksmes formulu. Taču pēdējās ceturtdaļas sākumā beidzot izdevās pretiniekus panākt un pašiem iegūt 4 punktu vadību. Tomēr turpinājums nesekoja. Bumba grozā nekrita, savukārt pie mūsu groza saimniekoja Gruzīnu, un beigās zaudējums bija nenovēršams. Skanot beigu sirēnai, tablo fiksēja Latvijas basketbols neveiksmi ar 10 punktu deficītu – 77-87. Jā, spēles sākums. Tur vispār nav vainīga ne taktika, nekas, tīri mūsu pašu agresija. Mūsu sāk krampēt pa visu laukumu, mēs atkal, es kā pirmais jau neatbildējām ar to pašu enerģiju.
tādā veidā viņi ieguva pārliecību diezgan ātri spēlējot, tad mums nācās visu spēli izsisties, lai tiktu atpakaļ spēlē. Šī mūsu valsts vienībai bija pēdējā pārbaudas spēle pirms jūlijas sākumā gaidāmām pasaules kausa kvalifikācijas cīņām ar Nīderlandes un Austrijas izlasēm. Jau rīt Grīziņkalnā norisināsies viens no lielākajām sacensībām bumbas triekšanā grozā. Šī būs pēdējās sacensības mūsu titulētākajam slam dunk meistaram Kristapam Dārgajam. Kāds būs Dārga atvadas, stāstā Andris Auziņš. Kings of Air, jeb gaisa karaļu sacensībās, satiksies ļoti spilgti pasaules meistari bumbas triekšanā grozā no augšas. Latvijas titulētākais basketbolists Kristaps Dārgais tieši Grīziņkalnā debitēja šajā sporta veidā un pasaules elitē noturējās 16 gadus. Sportistiem spilgti atceroties divus startus – pirmo un pēdējo. Es nenoliekšu, ka es vairs nevaru uzlikt tik augstu, kā es varēju sanākt. Līdz ar to man jāpieturās pie tām lietiņām, kuras es esmu varējis izdarīt. Un mans galvenais mērķis rītdien ir iedankot dankus, kurus es šobrīd varu iedankot. Pret Dārgo cīkstējos savās pirmajās sacensībās Eiropā. Atceros, ka viņš burtiski visus iznīcināja. Redzēju, kā viņš sasniedz neticamu līmeni. Ja atklāti, gribētu, lai viņš rīt ir finālā un to uzvar. Toreiz konkursā bijām es, Lipeks, Smūvs, godīgi sakot, bez variantiem viņu nopogājām. Man liekas, viņš aizbrauc projām šokā, kā šie baltie puikas var kaut ko tādu izdarīt. Dārgais šajā sacensībās vienīgo reizi uzvarēja pirms 8 gadiem, bet pērn visus pārsteidza Eduards Avotiņš, kurš gatavs pārņemt Dārgā iemīto taciņu pasaulē. Mūsu vīriešu ratiņu basketbola izlase Horvātija ar zaudējumu sāk Eiropas čempionāta B divīzijas turnīru. Latvijas izlase ar 41-58 piekāpās Slovēnijai. Mūsu komandā 14 punktus guva Kaspars Turks. Rīt pretiniekos Izraels komanda vēl par vieglietlētiku. Dimanta līgas posms šoreiz Parīzē. Pie pārpildītām tribīnēm ir ļoti daudz skriešanas disciplīnas un uzrādīti augstvērtīgi rezultāti. 800 metru skrējienā turpināja dominēt šveiciete Audrija Verro, kur uzvarēja ar jaunu sezonas labāko rezultātu, Šveices rekordu un Dimanta līgas rekordu – 1 minūte un 53,8 sekundes. Verro laiks bija 3. ātrākais skrējiens disciplīnas vēsturē. Femke Brudersa-Bola ar personisko rekordu ieņēma 2. vietu. Dimanta līgas sacensību rekords tika sasniegts arī 400 metru skrējienā. Olimpiskā čempione Mirileidija Paulino finišēja pēc 48,79 sekundēm. Vēl līgas rekords tika sasniegts arī vīru 400 metru skrējienā. Botsvānietis Busangs Kevina Čipi finišu sasniedz pēc 43,54 sekundēm. 100 metru skrējienā triumfēja amerikānis Trejvons Bromels 9,91 sekunde. 2. olimpiskais čempions Noah Lyles, kurš mazliet aizgulējās startā, bet 3. itālis Lamons Marsels Jacobs. Ar uzvaru kārslekšanas sektorā atgriezās Armands Duplantis. Uzvarai viņam pietika pārvarēt 6,13 metru augstumā novietoto latiņu, bet 3 mēģinājumi jauna pasaules rekorda 6,32 metru augstumā bija nesekmīgi. Diemžēl mūsu šķēpmetēji Aneta Kociņa šoreiz palika bez rezultāta, bet uzvarēja ķīniete Jāņa Dzijī. Pirmajā mēģinājumā viņa šķēpu raidīja 67,44 metrus tālu. Tas paziņās arī viss. Labvakar laika ziņās. Līdzīgi kā vakar, arī šodien dienā vairākās meteoroloģisko novērojumu stacijās uzstādīti jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi. Bet jāmin, ka arī aizvadītā nakts ir bijusi ļoti silta un 7 meteoroloģisko novērojumu stacijās aizritējusi tropiskā nakts. Tropiskā nakts nozīmē to, ka minimālā gaisa temperatūra nav bijusi zemāka par 20 grādiem un vissiltākā nakts neierasti ir bijusi Zosānos. Tur minimālā gaisa temperatūra bija 21,2 grādi. Aizvadītajā naktī arī vairākus Latvijas reģionus pārsteigāja lietus un negaisa mākoņi, vietām atnesot stiprākas lietus gāzes, bet naktī bija vērojams arī pilnmēnesis un sudrabainie mākoņi. Un nu par laiku turpmāk, un arī turpmākajās dienās Latvijā laiks vēl būs vasarīgi silts, tādēļ arī rīt. Vairākos Latvijas reģionos spēkā būs dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu. Gaisa temperatūra daudz viet sasniegs 27–29 grādus. Bet nu, aplūkosim, kāds laiks rīt būs arī citvietā Eiropā. Atēnās rīt gaisa sakarsīs līdz pat 34 grādiem. Tur nokrišņi nav gaidāmi, tveicīga diena arī Romā, bet tur brīžiem karstumu mazinās lietus. Gaisa temperatūra Lisabonā 28 grādiem, Madridē 36 grādus karsts, Parīzē 28 grādi, Briselē 23 grādi. Gaisa temperatūra Viļņā rīt paaugstināsies līdz 29 grādiem, tur gaidāms arī lietus, bet rītdiena bez nokrišņiem paies Helsinkos un Tallinā.
Un arī pie mums tuvākajā diennaktī daudz viet laiks būs sauss. Šajā naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un pūšot lēnam vējam dažviet uz brīdi var sabiezēt migla. Līdzīgi kā aizvadītā nakts, arī šī nakts būs ļoti silta un gaidāma tropiskā nakts. Minimālā gaisa temperatūra 16–21 grāds. Rītdiena vasarīgi karsta, valsts lielākajā daļā 25–29 grādi. Vienīgi par pāris grādiem zemāka gaisa temperatūra būs vietām piekrastē. Daudz viet spoži spīdēs saule un pavisam neliels īslaicīgs lietus iespējams vien Latvijas austrumos. Rīgā savukārt nedz naktī, nedz rītdienā lietus nav gaidāms. Naktī minimālā gaisa temperatūra ap 20 grādiem. Līdz ar to galvaspilsētā gaidāma tropiskā nakts, bet dienā saule gaisu uzsildīs līdz 27 grādiem. Turpmākajās dienās Tveice vairs nebūs tik jūtama un biežāk Latvijas reģionus pārsteigās lietus mākoņi. Trešdienas nakts vēl aizritēs ar sausu laiku, temperatūra 13–19 grādi, bet dienā gaisa temperatūra no 20 grādiem valsts rietumos līdz 29 grādiem Latvijas austrumos. Un dienā Latvijas reģionām pietuvosies jauna un plaša nokrišņu zona, līdz ar to sagaidīsim lietu un vietām to pavadīs arī pērkona negaiss. Ceturtdienas naktī 15–20 grādi, daudz viet gaidāms lietus un negaiss un līs arī dienā 19–25 grādi. Bet laika ziņas noslēdzot vēl pavisam īsi par ūdens temperatūru. Upēs un ezeros ūdens temperatūra šajā pēcpusdienā sasniegusi 17–27 grādus, Baltijas jūras piekrastē 19–21 grāds, bet Rīgas līcī 18–22 grādi. Šajā vakarā laika ziņās tas viss, lai jums mierīgs vakars kopā ar Latvijas televīziju.